Ja tu vēlies aktīvas un foršas attiecības, tad tev noteikti ir jāiepazīstās ar mūsu viesi Džeku Jāni. Sveiki, mani sauc Jānis. Esmu dzimis un audzis Rīgā un strādāju par būvniecības projektu vadītāju. Čau, Jāni. Čau, Evija. Iepazīstini lūdzu ar sevi, pastāsti, kāds tu esi? Kā cilvēks? Kā cilvēks, kā vīrietis? Pasakains. Kā dvēsele. Esmu pasakains cilvēks. Daudz to netic tam, bet man pašam liekas, ka es esmu jauks. Kas tev pašam sevī patīk? Kas ir tas, ar ko tu lepojies? Ar ko lepojies? Sevi, mērķtiecīgi. jā, Es esmu mērķtiecīgs. Ja es kaut ko izdomāju, noteikti es eju un to dabūju. Nekad nav bijis nekādas feili. Protams, ka ir. Ko tu dari, kad tas notiek? Pieeja racionāli pamaina mērķis un eju nākamo mērķi. Nav tā, ka... Nav jau tā, ka viens mērķis. Nav jau tā, ka viens mērķis, jā. Tieši tā. Varbūt tev ir vēl kādas īpašības, ko tu gribētu izcelt? Disciplīna. Esmu ļoti disciplinēts. Man ir vājš raksturs, bet man ir spēcīga disciplīna. Tas iet kopā? Tas ir vareni, jā. Jā? Kas jādara, tas jādara. Tas jādara, jā. Bet kur tad kā izpaužās tos vājais raksturs? Nu tagad, pieņemsim, man daudz ko gribās krist kārdinājumos daudzos. Bet, ja es, pieņemsim, nolemju kaut ko, jā, tad es uz to eju un tad man ir disciplīna. Ja es, pieņemsim, izdomāju, ka pārstrukturizēšu ēdienkarti, jo vajag ēst savādāk, nekā es esmu to darījis visu dzīvi. Tad ja es nonāku pie šīs atziņas, tad droši vien tuvākos 20 gadus es tā arī sevi turēšu rāmī. Nu jā, iespējams, ja nodzīvošu ilgāk, tad ilgāk. Tu neapnīk? Nē, es atļauju sev tādas pauzītes, kaut kādus nelielu vaļību, lai tas nav tā kā slogs, bet tas ir tā kā dzīvesveids. Tad ir, es pārslēdzu smadzenes, tas ir mans dzīvesveids, tad kļūst. Ja, piemēram, es izdomāju, ka vajag sportot un kustēties un būt fitiņā, tad viennozīmīgi es to darīšu. Visticamāk, visu atlikušo dzīvi, ja es esmu tā nolēmis. Sākam iepazīt sociotipu Džeks. Tas ir ekstravertēts, racionāls, loģisks un intuitīvs tips. Šādi sociotipi ir radīti, dzīvi piepildīti ar maksimāli daudz jēdzīgām darbībām. Tā viņu apskaužamā īpašība un spēja ir pašam izlemt, ko es turpmāk darīšu, kā es to darīšu un darīt to ilgstoši. Ļoti daudz iracionāli tipi cilvēki tieši par šo iezīmi, par racionalitāti apskauž šādus tipus, ja, šādus racionālos džekus un arī citus racionālus sociotipus. Labprāt gribētu, ka viņiem arī piemistu tādas iezīmes un īpašības, bet ir tā kā ir. Ja? Daba mums ir paredzējusi dažādiem dzīves mērķiem un uzdevumiem, un Džeka gadījumā tātad tas ir darīt, darboties, strādāt, sasniegt rezultātus. Tas šiem tipiem arī iedod to mērķtiecīgumu, spēju ilgstoši darīt kaut kādu lietu, strādāt pie ilgiem, varbūt pat arī grūti sasniedzamiem projektiem, un viņiem tas pat tiešām ļoti labi izdodās. Spēju domāties sev blakus tādu vīrieti? Tas viņš izdars smadzenes. Es sevi nespēju. Nē, es citreiz domāju forši, ka viens otru kaut kā pabikst. Pabikst, bet ne jau. Ko tu darītu, teiksim, ja tev blakus sieviete tāda, kas nav tik apņēmīga, kā tu? Domāju, ka tas īstenībā ir pat labi. Es otru tādu sev blakus visticamāk neizturētu. Man jau pietiek, ka visu dzīvi ar tādu vienu jādzīvo. Okay. Tā, ka nē, es domāju, ka tur ir tā foršā saskaņa, kad sievietei nevajag būt ne tur super aktīvai, nezinu, super tur stingrai, ne ar super dzelžainu raksturu, jo tas vienkārši man nomocīt. Man jau pietiek, ka tad man jāsadzīvo visu dzīvi, kur vēl ar tādu pašu otru. Tur varbūt ir parakstot mazliet savu ikdienu. Tu esi darbaholiķis?
Man ikdiena ir tā, ka man ir ļoti svarīgi, lai man patīk tas, ko es daru. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja, man vajag tā, lai es dienu nevis strādāju, bet es pavadu tas, ko es daru, ka man tas sagādā tādu prieku, piepildījumu. Tāpēc man vienmēr ir, pēdējos 20 gadus vienmēr ir vairāki darbi. Un es kaut ko daru vienā, tad es pārslēdzos uz otru, tad man ir kaut kādi projekti, tad vēl kaut kādi sociālie darbi, tad vēl dažādi sporta darbi un projekti, un kas tik man nav. Vienmēr sakot, diena ir ļoti aizpildīta. Tu atpūties arī? Vasarās principā nē. Tikai vasarās ziemā. Nē? Vasarās var teikt. Kad vēl atpūties ir vasarā? Ziemā, jā. Vasaras man parasti ir vissaspringtākie laiki. Tieši darba ziņā vai visos tavos, ko tu minēji? Jā, tieši visos. Jā, visvairāk ir ko darīt. Kaut kā vienmēr tā visos darbos ir bijis, ka vasaras ir pats sezona. Ļoti pamatoti sociotipam džeks tiek piedāvātas darbaholiķa īpašības. Un tas nevienmēr nozīmē, ka tas ir viss dzīves laiks pavadīts darbā, bet jebkurā gadījumā tā ir kaut kāda aktīva kustība, aktīva rīcība. Ja nevar darīt kaut kādus darbus, tad var vismaz pārvietoties, var iet, staigāt garas distances. Šī tipa pārstāv mēdz būt arī ļoti sportiski cilvēki un iesaistīties dažādās salīdzinoši grūtās fiziskās aktivitātēs. Viņi mēdz kāpt kalnos, doties ļoti garos pārgājienos, iespējams arī lec ar izpletni vai nodarbojas ar kaut kādiem komandas sporta veidiem, bet jebkurā gadījumā tāda laiskošanās vai ilgas pēc mierīgas, klusas, nosvērtas dzīves, tas īsti nav tas, kas šim sociotipam ir raksturīgi. Drīzāk ir vēlme būt kaut kādos darbos, iekšā kaut kādos projektos, būt vienmēr aizņemtiem un savā ziņā tai sievietei, kas būs kaut kad nākotnē kopā ar šāda tipa vīrieti, ir jārēķinās, ka viņu nosēdināt sev blakus kā tādu paklausīgu mājas dzīvnieciņu, tas īsti nebūs par šī tipa vīriešiem. Tātad džeki jebkurā gadījumā meklēs kaut kādas izpausmes un realizāciju profesionālā darbā. Kā tu atpūties ziemā? Ceļoju. Noteikti ceļoju. Ceļošana, tas ir mans topiks, un ar katru gadu man tas kļūst arvien svarīgāk. Ja pieņemsim 20 gados, man likās, tur aizbrauc forši, neaizbrauc arī forši, tad tagad es vienkārši, man liekas, nevaru iedomāties savu gadu, ja es neesmu tur 3-4 reizes kaut kur aizbraucis un vēlams iekūlēs kaut kādās kaut kādos piedzīvojumos. Nepatikšanās varbūt ne, bet piedzīvojumos. Jā, šogad arī biju Āfrikā un tad mums arī tur gāja ļoti raibi. Tevi paņēma gūstā kāds šitie iezemieši? Nē, bet mums uzbruka iezemieši. Mums Nēģeri Graustu rajonā uzbruka mums ar draugu. Ar akmeņiem. Jā, tieši tā, ar akmeņiem. Jā. Kāpēc jūs kaut ko darījāt pāri vai kas tur? Vienkārši gājām, nevajag tur Graustu rajonos naktī staigāt. Varbūt tas ir tāds, ko vajadzētu ievērot, bet mēs jau to nezinājām, pēc tam mums tikai pateica. Toties mēs iepazināmies ar vienu krievu, kas tur dzīvo jau 20 gadus. Viņš mums pēc tam rādīja visas labākās kanģas tecinātos un vēl kaut ko. Bija ļoti ātri. Tu māki visā saskatīt arī labo, vai ne? Jā. Pozitīvi. Bet tu arī gūsti mācības kaut kādas, tā kā tu mācies no kļūdām. Tu otrais neiesi Graustu rajonā naktī. Vai ies un ar akmeņiem arī rokās? Ies sagatavojies. Nē, es mācos viennozīmīgi. Nav tā, ka es kā cirvis visu laiku kāpju uz vienu tā pašu grābekli. Nē, tā nav. Es diezgan mācos un krāju pieredzīt. Racionāla tipa cilvēkiem piemīt tāda īpašība kā mācīšanās no savām un bieži vien arī citu kļūdām. Tātad racionālie tipi atšķirībā no iracionāliem ļoti bieži apdomā to,
ko viņi ir darījuši, kā viņi ir darījuši. Iespējams, ka viņi ir kaut kur pieļāvuši kādu kļūdu. Un otro reizi šādiem te racionālu tipu cilvēkiem nav raksturīgi iekāpt vienā un tai pašā upē vai uzkāpt uz tiem pašiem grābekļiem. Kas ir labi šajā ziņā? Ja? Tātad, tā ir tāda spēja otrais neiekulties vienās un tais pašās nepatikšanās vai problēmās, kuras jau kādreiz dzīvē ir atgadījušās, bet no otras puses, ja, kas pieņemsim atkal piemīt iracionāliem cilvēkiem, iracionālie vairāk riskē un metās iekšā kaut kādās nezināmās lietās. Pamēģināsim, paskatīsimies, kas no tā sanāks. Līdz ar to arī tā uzņemšanās darīt kaut ko viņiem varbūt netik tipisku vai to, kur vienreiz jau kaut kas nav izdevies, ja, tad iracionālajiem tas ir vairāk raksturīgi, savukārt racionāla tipa cilvēki tomēr vairāk apdomā, viņi parēķina kaut kādus soļus uz priekšu, izdosies, neizdosies, sanāks, nesanāks, būs risks vai nebūs risks, tad tādi prātīgāki cilvēki, apdomīgāki cilvēki, un viņi iet ar daudz skaidrāku pārliecību par to, ko viņi ir izvēlējušies vai to, ko viņi ir izlēmuši, tad viņi skaidri zina, kāpēc to dara un apzinās arī tās sekas, kādas var atgadīties, jo tur ļoti daudz, kas tiek izrēķināts, apdomāts, pārdomāts un, protams, kā jau teicu, viņi ņem vērā to, kas iepriekšējā reizē ir nogājis greizi. Līdz ar to tas ir ļoti droši, stabili un tas ir tas, ko ļoti daudz cilvēki savā dzīvē vēlas. Tātad izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem. To spēj racionāli tipa cilvēki. Tu tici mīlestībai no pirmās skatiena? Nē. Neticu. Es ticu iekārai no pirmās skatiena vai kaut kādām simpātijām, bet mīlestībai no pirmās skatiena noteikti nē. Tu vispār esi romantisks vai? Īsti nē. Man ir diezgan jāpiedomā, lai būtu romantisks. Un, tas nāk ar kaut kādu darbu, jo tu zini, ka to vajag. Tad attiecīgi. Bet kāds būtu, teiksim, tavs ideālais randiņš? Kā tu gribētu viņu pavadīt? Mans ideālais randiņš? Pirmais vai vispār kurš? Kurš? Pirmais, es nezinu, atšķirās? Jā, noteikti. Protams, pirmais ir kaut kāds ar salūtu, un tad otrs, trešais jau. Īstenībā man tieši otrādāk. Es esmu tā dzirdējis, parasti puiši, kā saka, kā sākumā tur... Wow, viņi izliek sev visu, ja? Tā kā, lai to dāmu iekarot. Efektu Tad to dāmu iekaro, nošarmē, un tad tā kā var apmēram sākties ikdiena. Un atkal ir otrādāk, es no sākuma man tā ļoti neiespringst. Ja? Būs, nebūs. Jā, un tad, ja tur apusēji sāk veidoties un veidojās foršas attiecības, tad es vairāk atveros, tad es vairāk iespringstu, sāku domāt, kā kaut kur mums tur kaut kādu izklaidi, kā mums aizbraukt, kā mums forši pavadīt laiku, vai aizbraukt uz kaut kādu spā, vai tur, nezinu, uz 3 dienām uz kurasāri gulēt vannā un dzert šampanieti vai ne, kaut ko tādu. Bet noteikti tas nebūs kaut kādos pirmajos randiņos, lai nošarmētu dāmu un parādītu, cik es esmu lielisks, un pēc tam tur mājās. Tā ir laba taktika. Ko? Ir labi šo zināt. Vai nē? Jo man personīgi šis patiktos labāk nekā, ka tur ir kāds saka salūts, vai šampaniešu efekts. Šampanietis, jā, sākumā burbuļus izlaiž un tad... Jā. Ja par attiecībām, kas tev ir svarīgākais attiecībās? Kaut kāds droši vien tas mājas komforts, miers, ja? Jo es viennozīmīgi to spēku jau ņem no mājām, lai pēc tam iet un tur mēsātos un pasauli plosītos, jā. Tas ir tāds, jā, tāpēc viennozīmīgi dāmai vajag būt mierīgākai un viennozīmīgi empātiskākai nekā es. Gaidīt tev mājās. Viss labi, ja? Jā. Tajā brīdī, kad tu tur spridzini un šķērso kaut kādas robežas. Tad ko no tevis negaidīt? Tad sanāk to empātiju, kā negaidīt no tevis, ja? Iejūtīgumu. Nē, es jau ar gadiem to esmu droši vien iemācījies. Bet tādu, zini kā ir? Es teikšu tā, ja es pieņemsim,
redzējuši kaķīti, kas tur apmēram vaļājās. Tur, man nebūs viņa tā, ka šausmīgi žēl, vai tur bērnu, kas prasīs ēst. Ja es varēšu, drīzāk iešu veikalā, nopirkšu viņam to dēsu, pateikšu, reku ņem. Vai no sērijas, vai kaut ko daram, lietas labā, vai arī tad nav jēga tur puņķoties. Bet tiem cilvēkiem, ko es pielaižu tai savā aplī, tur es jūtu viņiem gan līdzi, gan arī tā, tiešām jūtu līdzi, empātiski, gan arī, vienmēr esmu gatavs palīdzēt, uzklausīt, paturēt roku, samīļot. Tāpēc, ka nevis tikai tāpēc, ka man to tagad tur pasaka, tā ir jādara, es tur būtu izlasījis 4 gudras grāmatas, bet tāpēc, ka to pašam gribās, jo tie cilvēki, ko pielaišu klāt, kuru nav daudz, tad par viņiem es rūpēšos. Bet kā tad nonāk tajā tavā aplī? Iepazīties tuvāk kaut kādu laiku posmā, tikties un tā. To uzticamību tu to gūsti laikam ejot gadiem. Gadu desmitiem. Varbūt gluži gadiem, ne, bet kaut kādu mēnešu noteikti tas būs, kamēr es sajutīšu to cilvēku. Tev kaut kāds jāpiedzīvo ar viņu kopā kaut kādas notikumi? Vai... Nē, īsti nē. Tas jau parāda tāds cilvēku, droši vien, ka mēs jau diezgan... Džeki, man liekas, diezgan ātri cilvēku var nolasīt. Tā arī sociālniku māca. Neaizmirsīsim par šo faktu. Redz kā. Tu uzzini daudz ko jaunu. Es vienmēr uzzinu. Sociālnieki man palīdzēs uzzināt jaunu ne tikai par sevi, bet es ar laiku arī mācos. Un katru reizi, esot kopā ar mūsu brīnišķīgiem viesiem, es vienmēr uzzinu kaut ko jaunu. Mēs viņus labāk iepazīstam. Mēs uzzinām, cik viņi īstenībā ir forši, vai ne? Jā. Forši, jauki, ar savām stiprajām pusēm. Tieši tā kā ieguvums ir visiem. Visiem ir ieguvums. Ar ko tu netiec galā dzīvē? Kas ir tas, kas tev nesanāk? Vai ko no tevis negaidīt? Droši vien, ka tiek galā ar visi, ja esmu nodzīvojis līdz šiem gadiem, bet noteikti tādas mājas rūpes nav mans jājams zirdziņš. Es visu kaut ko saorganizēšu, ja man pateiks, vajag tur... uztaisīt remontu, piekārt aizkarus vai iztīrīt māju. Visticamāk, remontu es saorganizēšu, aizkarus arī saorganizēšu, piekārt un māju es iztīrīšu, bet nevarētu teikt, ka tas būtu man tāds... Ka tu augtu to darīt. Ka es augtu to darīt. Kad pašam ķimerēties kaut mašīnu remontēt kaut ko? Nē. Man ar rokām vispār neko nepatīk darīt. Es vienmēr sarunāju, Tev ir galva. Man ir talants sarunāt. Jā, bieži vien mēs sagaidām no viena cilvēka spēt izdarīt ļoti daudz lietas. Un daudzas sievietes sapņo par to, ka viņai dzīvē blakus būs ārkārtīgi praktisks vīrietis, kurš mācēs strādāt ar rokām, kurš nebaidīsies no kaut kādām tehniskām lietām, mācēs to pats atrisināt, jo viņš taču noteikti skolā ir apguvis amatu mācību, un visiem vīriešiem jau vajadzētu mācēt iedzīt naglu sienā. Visticamāk arī šī tipa, tātad Džeka tipa vīrieši spēj un var tikt galā ar dažādām praktiskām lietām, bet tomēr tas viņu lielākais talants vai tā viņu superspēja ir spēt saorganizēt, izdomāt kaut kādas lietas, kā tās var atrisināt, rast šos risinājumus, atrast pareizos cilvēkus, sarunāt, nokomunicēt un arī kontrolēt to, lai lietas tiešām tiktu paveiktas un izdarītas līdz galam. Un gala beigās, vai tad tiešām tev ir ļoti svarīgi, lai to izdara tieši tavs vīrietis ar savām personīgajām rokām. Daudz vērtīgāk tomēr ir tas, ka viņš spēj to finansēt, viņš spēja ieraudzīt, ka ir tāda problēma, kuru vajag risināt, un vēl jo labāk atrast tos veidus un tos cilvēkus, kam tas sanāk vienkārši brīnišķīgi, kuri tam ir radīti, kuri ir dzimuši ar talantu strādāt ar rokām, un šis izriet no iezīmes intuīcija un sensorika. Tātad sensorie tipi, tie cilvēki, kas dzīvo reālajā pasaulē šeit un tagad, tie labāk saprotas ar lietām un priekšmetiem un attiecīgi arī spēj to operatīvāk atrisināt, bet intuitīvo tipu talantu lauciņš ir
domāt ar galvu, spēt uz situāciju paskatīties visaptveroši un tādā veidā arī nonākt pie ļoti laba, brīnišķīga rezultāta. Galva arī, bet talants sarunāt, tas man liekas vispār bija džekiem Talants tāda. sarunāt. Jā, talants par visu kaut ko vienot. Sabīdīt lietas, jā. Tad jau īstenībā tu varētu ar jebkuru meiteni ļoti ātri visu kaut ko Sabīdīt lietas. sarunāt. Nu, jā. Tā tas arī ir? Nē, nu jā, nu tad tev vajag tikai, lai tu gribi, nu, ar to meiteni sabīdīt. Nu. Un lai tā meitene grib. Un lai meiteni grib, es ar citu, jā. Neaizmirsīsim arī par meiteni, ka viņas ar kaut ko grib. Klausies, tu esi tāds enerģisks un aktīvs, un droši vien, ka tu arī beigi nebremzē tajās attiecību veidošanas procesā. Ja nu šodien uzrodās kāda meitene, kas saka, baļīn, es gribu tieši Jāni, un ja viņa tevi metās uzrunāt, kāda ir tava? Forši. Ja? Tu esi atvērts uz to, kad meitene ņem to iniciatīvu savās rokās. Mēs jau tomēr esam demokrātiskā kvadra, mēs neskatāmies, neesam aristokrāti, kas tur pie etiķetes šausmīgi piestrādā. Ja meitene grib un viņa man uzraksta, tur čau Jāni, kā iet, es ar visām 4 esmu par. Ko tad nozīmē šis Jāņa pieminētais iedalījums demokrātos un aristokrātos? Tātad ir cilvēki, kas ir aristokrāti, tad puse no visiem sociotipiem ir aristokrāti, un otra puse ir demokrāti. Demokrāti pieiet dzīvei salīdzinoši vienkāršāk un individuālāk, personalizētāk. Tātad neturās tik ļoti pie kaut kādiem priekšrakstiem, pie pareiziem nosacījumiem, pie hierarhijas, pie cilvēka kaut kādas pozīcijas sabiedrībā, un attiecīgi no tā arī izriet tāda vieglāka un vienkāršāka pieeja savstarpējām attiecībām, jo šeit reti, kad sastapsiet tādu dalījumu tu sieviete, es vīrietis, sievietei pienākās tā rīkoties, vīrietim kaut kā citādāk. Ja? Tad katrs ar savām spējām iesaistās attiecībās, un te neviens uz otru šķībi neskatīsies tāpēc, ka sabiedrībā vai stereotipiski ir pieņemts, ka vīrietis ir pirmais, kas uzrunā sievieti. Šeit nevajag sarežģīt lietas, visam pieiet tieši tik vienkārši, kā to arī Jānis mums raksturoja, un lietas sastāsies pašas par sevi kā tādā diedziņā, kā tāda virtenīte, un notiks viegli un vienkārši. Tā kā nevajag attiecībās piedomāt to, kas tur nav. Varbūt, ka tie ir tādi vēsturiski uzskati, ka vīrietim pirmiem jāuzrunā. Stereotipi. Stereotipi. Un tad tu esi arī par tādu vienlīdzību savstarpējās attiecībās? Tas jau droši vien, kad vairāk jau laikam tāds tomēr vai tev ir gribās tādi kaut tradicionālie uzskati, ka tu gribētu to sievieti, to pavardu kūrēju, lai tu vari nesāties par to pasauli? Es domāju, ka es tādās attiecībās, kur tā sieviete ir tā pavardu kūrēja, vairāk justos komfortablāk. Ar to nevajag domāt, ka man vajag mājsaimnieci, kas tur sēž un tur griež 4 ēdienus. Un es tagad atnāku un domāju, 4 ēdieni man būs. Ja? Tas nav tik būtiski, bet tomēr, ka viņa ir tā, kas to mājīgumu rada. Jo es jau noteikti neradu mājīgumu mājās. Tas ir viennozīmīgi. Kā izskatās tavs mājas? Mans mājas izskatās ļoti, tur, kur es dzīvoju, ļoti kārtīgas un viss ir salikts tur skapjos plauktiņos un iztīrīts un man viss spīd un laistās. Asketiski, ja? Jā, nē, pat ne, īstenībā nē, bet tas jau ir vienkārši tāpēc, ka man vienkārši pašam patīk tā kārtība apkārt, jo tā, ka es teiktu mājas sajūtu, tas būtu mānīts, ja, jo pieņemsim, es zinu, ka es esmu pazaudējis kaut kur gultus vai pārvācoties kaut kāds 3 komplekts un man nav bijis laika. Man ir 2 tagad, un es domāju, vajadzētu aizbraukt, jo kaut kad vajag pamainīt un tā, zin kā, un man nav laika, ja. Tas nozīmē, ka tas nav tik šausmīgi svarīgi, ja viņai ir jābūt, viņa ir tīra un tā tālāk, bet, ka man būtu šausmīgi svarīgi, lai man tur būtu, pieņemsim, man vajag vēl vienu dvieli, jo man ir viens treniņš, viens mājā, ja, man vajadzētu vēl vienu dvieli. 2 tev vispār tikai kopumā ir, ja? Jā, kopumā. Es nezinu, kur es viņus pasēju. Cik dviļiem jābūt? Parasti ciemiņu kaut kāds dviels ir, ne? Kaut kāds tur, jā, un tāds visādi. Ir tur citiem, kam ir dvieļu atvilknīte. Es esmu redzējis arī tādi. Vienkārši mums arī ir 2 dvieļi. Jā. Un man tas liekas pilnīgi fine. Jo pārkrāmēt māju ar dvieļiem, man tas būtu tāda mocības.
Nu, liktos... Pārkrāmēt var arī ko, ne tikai dviļiem. Nu, jā. Man tādā ziņā arī asketisks liekas ērtāk. Jāni, ļoti būtisks jautājums. Kādas tev attiecības ar naudu? Ļoti labs. Patīk, kā tu viņu tērē? Kur Kā tu tērē? Vai tu es vispār viņu- māki tērēt? Varbūt tu krāji? Nu, vai krāju, nē, bet es noteikti kaut kādu daļu naudas investēju kaut kādos aktīvos. Vienalga, vai tie būtu kaut kādi mani projekti, kas pēc tam ilgtermiņā ienesīs papildus naudu. Vai kaut ko tādu, tā, kad es neatceros jau gadiem, man liekas, neesmu dzīvojis no algas līdz algai, tā, ka man ir nedēļa, un tagad vajadzētu savilkt galvas kopā. Nu, man liekas, ka diezgan piesardzīgi es ar to naudas tērēšanu. Nešķiedies. Nē, noteikti nē. Arī ziemā nē? Nē, ir kaut kādas lietas, uz ko es tērēju, un viennozīmīgi varbūt citu izpratnē tērēju lielu naudu, piemēram, ceļošanā, ja? Bet es arī domāju, ka es ceļoju salīdzinoši ekonomiski. Nu, ok, es tur neguļu teltī un tā, man patīk kaut kāds zināms komforts, ja? Tur, piemēram, viesnīcas, vai ne? Es vienmēr palieku viesnīcās. Bet man nav tik būtiski, vai tā ir 5 zvaigžņu viesnīca, vai 4, vai 3. Ja? Man tur ir kaut kāds tas komforta līmenis, ko es gribu nodrošināt sev, un tāds arī ir. Bet naudu, jā, es noteikti visu laiku kaut kur viņu lieku tā, ka pieņemsim, man tā doma ir tāda, ka vienmēr ienākumi var tādā līknē staigāt. Ja? Tev viņi var būt lielāki, mazāki. Un tad man gribās, lai es palieku vienmēr tur pa vidu. Ja? Un tad ir, pieņemsim, ja man ienākumi arī ir nokritušies zem tā, ko es tajā brīdī tērēju, tad man iepriekš ir uzaudzēta tauciņa tā, lai es varu visu laiku tajā līknē dzīvot, tā kā man tas ir savā komforta zonā palikt. Tu esi sportisks? Tev vajag sportisku sievieti? Es esmu sportisks. Ja nu spriežot pēc tās enerģijas daudzuma un tās vērtības efektivitātes noteikti. Es esmu sportisks, jā. Kas tas mīļākais Labi sporta kačāt veids? presīt. Tu ir parādīt? Protams, jā. Tas būs intro Jā, Ok, tad mēs pieliksim Jā, klāt. tas pie vizītes. Jā. Aha. Bet, ja nopietni, tad es nezinu, vai man dāmai vajag būt meitenei dikti sportiskai. Nu, drīzāk viņai vajadzētu būt tādai, ar ko var kopā kaut kādas brīvdienu aktivitātes izveikt, vai viņai tur jāiet obligāti uz sporta zāli. Ja viņa to negrib, tad nē. Bet, droši vien, ka man būtu ļoti garlaicīgi, ja es nevarētu ar meiteni aizbraukt, pastaigāties, es nezinu, uz Gaujas Nacionālo parku un noiet tur, nezinu, 15 km sestdienas dienā. Ja? Nu, tas būtu tāds, man liekas, jau kaut kādā brīdī borings. Es domāju, nāk pajautāt, ja mēs reiz par naudu, tad mēs vienreiz runājām, vai tu esi arī kaislīgs? Nu, vai tev... Kā tev ar seksu? Kā var būt tas seks, es taču neesmu precējies. Tad jau nevar, taču pirms kāzām taču nedrīkst. Tev ticība neļauj. Ticība neļauj, es citu esmu katolis. Praktizējošs? Laikam jau nē. Ar seksu viss Patīk? kārtībā. Ļoti patīk. Man tas ir, Jo mēs vienmēr runājam, ka mums taču arī šis ir svarīgi. Jā, vai šis ne? mums ir svarīgi, bet tu velc gultā vai tevi velc gultā? Kā sanāk? Nav tā, ka vienos vārtos. Tā lai Kā interesanti. tev tā komfortablāk? Nē, man patīk abas. Spēlīt. Nē, tiešām, jā, jo ir taču forši arī. Vienreiz viens, vienreiz otrs. Jā, un ir taču forši, ka dāma, ka tu jau jūti, ka meitene arī to grib, nevis, ka tu tur vai ne viņai tur lēkā apkārt, tad viņa arī. Cik tu ilgi esi gatavs lēkāt apkārt kaut kādā iepazīšanās periodā? Es šeit ne par seksu, bet par ir cilvēki, kas ātri parakstās attiecībām, ka jā, viss forši, tu man patīc, ejam. Ir tur laušanās un tā, nē, ne ātrāk kā 3. randiņā, vai pēc kāzām tikai. Tas ir pacietīgs ar šitādām lietām, vai ne? Nu, tur jau droši vien ir kaut kādam, jāskatās, Cik kāds ir cimperlēties. feelings, jā, bet, droši vien, ka ļoti nē. Nu, tādā, protams, kaut kādā saprātīgā laika periodā tas ir ok, bet,
Bet tāds tā kā spēlīts ar šito. Spēlītas tur, zini, kad tieši tā, ja dāma sāk ar to spēlēt kā kaut kādu baigo lozi, nu tad laikam... Kad tur tāda svēta un tāda. Jā, tā kā, zini kā, nu, gal galā tas jau ir apusē foršs pasākums, nevis tikai man to vajadzētu. Nu, ja to man vajag, nu kāds tad tur būs attiecības tālāk? Nu? Mīļās dāmas, ja jūs esat ieinteresētas ieraudzīt Jāņa presīti un vienlaikus gatavas radīt māju un mājīgumu sajūtu, droši sazinieties ar Jāni un esiet laimīgi!